Naftas kompānijas Lukoil meitas uzņēmums Latvijā, SIA Lukoil Baltija R, Latvijas degvielas tirgū strādā no 1993. gada. Kompānijas galvenie darbības virzieni ir naftas produktu vairum- un mazumtirdzniecība, iekraušana bunkuros, pārkraušana un Lukoil eļļu tirdzniecība. Šobrīd kompānija ir viena no 3 vadošajām naftas produktu vairum- un mazumtirdzniecības kompānijām Latvijā. Kompānijas neto apgrozījums 2005. gadā bija 86,530,145 lati. Lielākā daļa ienākumu tiek reinvestēta Latvijā, tādējādi veicinot kompānijas izaugsmi. 2005. gadā kompānijas peļņa bija 1,176,057 lati. Lukoil jau vairākus gadus ir viens no lielākajiem Latvijas nodokļu maksātājiem. 2005. gadā nodokļos samaksāti 29,223,163 lati. Lukoil ir ap 2500 korporatīvo klientu. To vidū ir lielas transporta kompānijas, pašvaldības un daudzi Latvijā plaši pazīstami uzņēmumi un organizācijas. Lukoil Baltija R uzpildes stacijās katru mēnesi savas automašīnas uzpilda ap 35,000 privātpersonu. Kompānijai ir izstrādāta sociālā programma dažādu pasākumu atbalstam. Lukoil piedalās dažādu kultūras, sabiedrisko un labdarības pasākumu atbalstīšanā. Galvenie sponsorēšanas un labdarības virzieni ir sporta pasākumu sponsorēšana, palīdzība pensionāriem un kara veterāniem, kā arī palīdzība bērniem. Lukoil Baltija R pieder 2 naftas bāzes Tukumā un Olainē, degvielas uzpildes staciju tīkls, kā arī vienīgā chromatogrāfiskā gāzes laboratorija Baltijā. Tā ļauj ražot augstākās kvalitātes produktu un veikt gāzes certifikāciju. Olainas naftas bāze ir viena no lielākajām Baltijā. Tāpat pēc rekonstrukcijas Olainas bāze tehniskā aprīkojuma ziņā ir viena no vismodernākajām valstī. Rekonstrukcijas projekta vērienīgākā daļa bija vecā gaišo naftas produktu parka nojaukšana un jaunu rezervuāru uzstādīšana. To kopējā ietilpība ir 23,3 tūkstoši kubikmetru. Atšķirībā no vecajām, to konstrukcija un drošība pilnībā atbilst Eiropas standartiem. Kompānija attīstās pateicoties jaunu degvielas uzpildes staciju celtniecībai un iegādēji. Gadā tiek atvērtas 3 līdz 5 jaunas uzpildes stacijas. Šobrīd kompānijai ir 36 pilnas servisa degvielas uzpildes stacijas 21 Latvijas pilsētā. 28 stacijas ir aprīkotas ar gāzes moduļiem. Kā papildus pakalpojumi tiek piedāvātas karstas uzkodas, kafija, veikals, automazgātava, apdrošināšana, telefons un citi. Liela uzmanība tiek pievērsta personāla atlasei un apmācībai, īpašu uzmanību veltot tiem darbiniekiem, kas strādā ar klientiem. Lai celtu apkalpošanas kvalitāti, regulāri tiek rīkoti kvalifikācijas celšanas kursi. Uzpildes stacijās un birojā kopā strādā 450 cilvēku. Visiem darbiniekiem ir nodrošināta veselības apdrošināšana. Kompānija arī turpmāk plāno paplašināt degvielas uzpildes staciju tīklu. Latvijas teritorijā atrodas vēl viens Lukoil grupas uzņēmums – SIA Vars, kas nodarbojas ar nitrilakrilskābes pārkraušanu. Uzņēmums pieder kompānijai Lukoil Nefthim. Termināls Vars ir vienīgais termināls Baltijā, kas pieņem un uzglabā nitrilakrilskābi un pārkrauj to tankuģos. Terminālam ir strateģiska nozīme Lukoil naftas un ķīmijas biznesa attīstībā, jo caur to notiek SIA Saratov Orgsintez produkcijas eksports. Lukoil Nefthim meitas uzņēmums Saratov Orgsintez ir vienīgais nitrilakrilskābes ražotājs Krievijā. 2004. gadā tika pabeigta termināla rekonstrukcija, kas ilga 4 gadus un izmaksāja $8 miljonus. Turpmāk Vars varēs uzņemt tanku kuģus, kuru pilnā kravnesība ir 35,000 tonnu. Savukārt tā caurlaidība palielināta līdz 160,000 tonnu gadā. Kopējais termināla tilpums ir pieaudzis līdz 7,5 tūkstošiem tonnu.
Terminālā gadā tiek pārkrautas no 120 līdz 130 tūkstošiem tonu nitrilakrilskābes. Pasaules tirgū šīs ķīmiskās vielas cena ir vairāk nekā $1000 par tonu. Rekonstrukcijas ietvaros tika uzcelta iekraušanas piestātne, pilnībā atjaunināta terminālu apkalpojošā datorsistēma un uzstādīta moderna ugunsdzēšanas sistēma.